Sveiciens visiem! Labrīt! Labrīt tiem, kas ir pieslēgušies webināram. Mani sauc Terēze un es darbojos nodibinājumā Iespējamā misija. Tas ir Teach for All globālas organizācijas nodibinājums Latvijā, kurā mēs sagatavojam gan jaunos skolotājus tieši STEM jomā, gan veidojam viņus par līderiem klasē. Esmu tātad šīs programmas mācību vadītāja un arī strādājusi 9 gadus skolā, gan pamatskolas, gan vidusskolas līmenī. Un šodien domājot par to, ko es gribētu pateikt, tad tā mana pirmā lieta ir, mums ir ļoti daudz labu lietu, ko dara skolotāji. Skolotāji ir profesionāli savā jomā, bet ļoti bieži lietas nenotiek tā, kā gribētos. Ja? Un tāpēc es gribētu padalīties ar 3 iemesliem, kāpēc stundas var izgāzties. Ja? Un, lai gan izklausās tā diezgan dramatiski, ļoti bieži skolotāju vidē ir tāds jautājums, kāda tad ir tā izcilā stunda? Kurš tad varētu atnākt, parādīt to lielisko piemēru? Kādai tad ir jāizskatās stundai? Un es zinu, ka jūs arī noteikti esat par to domājuši. Esat domājuši par to, kā noprezentēt tādus labos piemērus, paldies par ūdeni, kā noprezentēt tās izdevušās stundas. Un kam vispār ir jānotiek stundā, lai tas darbs dod gandarījumu mums un būtu arī no tā jēga skolāniem. Un mēs varam būt sagatavojušies, kā mēs vien varam. Mēs varam būt izstrādājuši perfektu stundas plānu, bet kaut kas var noiet greizi. Un skolāni var pilnībā nespēlēt pēc mūsu noteikumiem, un realitāte var būt pilnībā citādāka. Un tas, ko es gribu pateikt, ka tam visam pamatā ir stāsts par attiecībām un cilvēkiem, jo klasē jūs neesat roboti, un arī jūsu skolēni nav roboti, un viņi nav maz robotiņi, kur atnākuši kaut ko uzlabot, viņi ir īsti cilvēki. Un tātad patiesībā tā lielā lieta, kam jāpievērš uzmanība, ir klasvedība un lietas, kā mēs to visu veidojam, kā mēs veidojam šo klasvedības struktūru, kā mēs veidojam attiecības ar savu klasi. Un tātad pirmais iemesls ir tāds, ka stundas plāns var ignorēt patieso realitāti. Un šeit es gribētu, lai jūs padomājat par tādu, kā lai saka, domu par to, ka mēs mācām cilvēkus. Patiesībā jau mēs nemācam programmu. Lai gan bieži mēs fokusējamies uz to, kam ir jābūt mācību programmā, kam tur ir jānotiek, mums ir vienmēr jāatcerās, ka mēs mācām cilvēkus pirmkārt. Un šo domu es neizdomāju pati. Šī ideja un doma man nāk līdz no lieliskā Iespējamās misijas kuratora Edgara Plētiena, kurš tā kā katru principā mēnesi sēja iekšā to ideju par to, ka atceries, ka tu māci cilvēku, tu nemāci programmu. Un es gribētu, lai jūs par to aizdomājaties, jo mums var būt visizcilākie plāni un arī sasniedzamie rezultāti, kas ir ierakstīti gan Skola 2030 mērķos. Tas viss ir lieliskas idejas, uz kurām mēs gribam aizvest skolēnus, bet mēs gribam primāri fokusēties uz to, ka jūs mācat cilvēkus. Un jūs varat būt sagatavojušies, bet realitāte var būt daudz citādāk. Jā, skolēns var, un kāpēc skolēns var jūs pārsteigt ar savu gan uzvedību, gan varbūt nesasniedzot kādus jūsu izvirzītos mērķus un plānus, tāpēc tā realitāte ir citādāka. Var gadīties, ka skolēnam ir bijis bezmiegs, viņš nav paēdis, un vēl apakšā daudz simtiem dažādu iemeslu, viņš var skatīties visu stundu pa logu ārā un patiesībā domāt kādas daudz nopietnākas tēmas, nekā pievērsties jūsu stundai. Un tā ir viņa realitāte. Jūsu realitāte ir tā, ka jūs gribat iedot savas zināšanas, jūs esat profesionāļi, bet tā realitāte ir tāda, kāda tā ir. Un jūs varat izdarīt tikai to, kas ir jūsu ietekmes zonā. Un kas tad ir jūsu ietekmes zonā? Es zinu, ka šīs lietas nebūtu jāatkārto, jūs visi esat jau profesionāļi, bet es gribētu, lai katrs skolotājs aizdomājas par tām lietām, ko jūs varat izdarīt. Un nevis meklēt kaut kādus vainīgos, kā tad tie skolēni, kāpēc viņš neizgulējās, un kādi tur ģimenes apstākļi, un kāpēc tas un šitais. Un ļoti viegli ir sākt meklēt šos te vainīgos. Bet mēs varam pafokusēties atkal uz sevi, kas tad ir tās lietas, ko es varu izdarīt, ko es varu ietekmēt. Un jūs varat ietekmēt stundas pirmās 5 minūtes. Jūs varat noteikt toni stundai, jūs varat izvirzīt kopā ar skolēniem skaidrus sasniedzamos rezultātus. Jūs varat sekot 9 gan J principiem vai nosaukt to par 3 stundas daļām. Jūs varat fokusēties uz to, kā esat sagatavojušies. Jūs varat fokusēties uz atbilstošu saturu un arī uz dažādiem tiltiņiem, uzdevumu norises secību.
Un jūs varat fokusēties uz to, vai jūsu stundās skolāniem ir ko darīt. Vai arī jūs esat tas, kurš strādā. Tā kā es, piemēram, šeit stāvu, aktīvi runāju, un jūs klausāties, bet vai jūsu stundā skolēni ir tie, kas strādā? Jo ar to, ka jūs būsiet padarījis savu darbu, ar to, diemžēl, nepietiks. It sevišķi STEM jomā. Un noslēdzošais jautājums, ko es ļoti vēlētos, lai mēs katras stundas sākumā padomājam, ar ko skolēni aizies no manas stundas. Tā kā, kas šeit notika un kāpēc. Un tad jau virzāmies uz nākamo iemeslu, kāpēc stunda var neizdoties. Aizmugurē šiem priekšējiem 2 attēliem jūs redzat kādu jauku dāmu, kura visticamākais bija sagatavojusi stundu, viņai bija plāns un mācību programma, bet kaut kas nogāja greizi. Savukārt priekšējos 2 attēlos jūs redzat tādas diezgan harmoniskas, patīkamas attiecības skolotājiem ar klasi, kur tie atslēgas vārdi varētu būt sadarbošanās, tāda aktīva līdzdarbošanās, un tas ir tas, ko mēs gribam. Pareizi, mēs gribam šo foršo labo sajūtu, un mēs negribam būt tie, kā tajā ieslodzītajā sajūtā, kā šai dāmai aizmugurē attēlā. Bet ko darīt? Ko darīt, lai tā nebūtu? Mums ir jāpadomā par iemeslu numur 2, un tas ir par to, ka mēs mācām tēmu, bet nemācām uzvedību. Un šeit es gribētu teikt, ka fizika, bioloģijā ir ļoti vērtīgas tēmas un lietas, un kā jūs iepriekšējās prezentācijās dzirdējāt un sapratāt, tad cilvēkiem būs jādarbina šīs mašīnas un jāstrādā ar tām, jo viņi tās vadīs, bet, lai to izdarītu, viņiem ir jāsaprot, kā būt sabiedrībā, kā funkcionēt sabiedrībā un kā mācīties. Jo pirms mēs mācām tēmu, mums ir jāsaprot, kā mēs viņiem parādam kādu piemēru, kā mēs mācāmies kopā, kā mēs novelkam savas robežas, vai un kā mēs esam konsekventi savā rīcībā. Un šeit ir stāsts par klases noteikumiem un klasvadību. Un ir vēl kāda doma, kas arī man nāk no iespējamās misijas līdzgaitniekiem, nepateikšu konkrēti, kurš šo domu ir teicis, bet skolāni labi mācās tad, ja viņiem patīk skolotājs, un ja viņi zina, ka viņi patīk skolotājiem. Un tagad padomājiet, vai tad, kad jūs esat kādos lekcijās, semināros, vai kad jūs esat bijuši savā skolas solā, vai tad tā nav bijis, ka jūs labi mācāties, ja jums patīk skolotājs, un ja jūs zinat, ka jūs viņam patīkat. Es gribētu, lai jūs šo domu paturat prātā, un atceraties katru reizi, pirms sākat savas mācības. Un ir vēl kāda lieta, kāpēc tas ir svarīgi, jo mēs gribam organizēt un vadīt skolānu uzvedību. Pareizi. Mēs gribam koordinēt šo viņu darbību. Mēs gribam veidot savstarpējas attiecības, emocionālu atmosfēru klasē un arī padomāt par šo te fizisko vidi, kā labāk mācīties. Un šīs lietas mēs gribam ne tikai tāpēc, ka skolēni tā labāk mācās, bet arī mēs kā skolotāji varam pilnvērtīgi darīt savu darbu un justies labi, lepni, pašpārliecināti par to, ka mēs atrodamies klases priekšā. Un kāpēc to darīt? Jā, mēs gribam, lai skolēni ir motivēti, mēs gribam, lai viņi ir atbildīgi, lai viņi ir gatavi daudz strādāt, lai mēs klasē jūtamies droši. Un šeit uzsvers, es domāju, jāliek arī uz šo pēdējo punktu par jušanos droši. Bieži vien, protams, ir dzirdēts, ka klasēs ir haoss, šī ļoti aktīvā atmosfēra, kas traucē arī pašam skolotājiem, un viņam ir grūti izdarīt savu darbu. Tāpēc, fokusējoties uz uzvedību, uz klasvedību, mēs varam sakārtot lietas tieši tā, lai pēc tam priecīgi un lepni par savu darbu būtu ne tikai skolēni, kur sasnieguši rezultātus, bet jūs kā skolotāji, lai jūs jūtaties klasē labi. Un nonākot pie iemesla numur 3, bieži vien tas, ko es esmu savā pieredzē dzirdējusi arī no kolēģiem, ka klasvedība izklausās nedaudz pēc sodīšanas. Es labāk teikšu, ka man viss ir labi, manā klasē viss ir kārtībā, lai gan realitātē tā iespējams nav. Un šeit es gribētu jūs iedrošināt, būt atklātiem, nebaidīties atzīt savas kļūdas, jo vairāk skolotāji baidīsies, nemeklēs palīdzību, neaktualizēs to, ka tiešām ir kāda problēma, jo patiesībā sliktāk tikai notiks. Un jo vairāk mēs būsim patiesi un spēsim pateikt, jā, man kaut kas nesanāk, man šī stunda nogāja greizi, un tāpēc es meklēju palīdzību, varbūt kāds grib mani atbalstīt. Tikai tā mēs varam arī skolāniem parādīt, ka
ka mēs esam pieaugušie. Mēs esam tie, kas kontrolē situāciju. Mēs esam pieaugušie, kuri novelk savas robežas. Un šeit ir 3 faktori, kas, protams, ietekmē šo klasvedību. Un jūs nevarat ietekmēt skolēnu pieredzi, jūs nevarat ietekmēt viņu motivāciju, varbūt uzreiz pirmajā stundā. Jūs nevarat ietekmēt viņu kultūras un sociālo kontekstu. Jūs arī nevarat ietekmēt skolas kādu fizisko vidi, iespējams arī pašā sākumā, bet ko jūs varat ietekmēt kā skolotājs vai vieslektors? Jūs varat ietekmēt un parādīt skolēnam šim izglītojumam savu pieredzi un pārliecību par sevi, savu mērķtiecību un, kā jūs teicu, arī konsekvenci, kas ir ārkārtīgi būtiska. Jūsu emocionālo inteliģenci, attiecību veidošanas prasmes, stundu saturu, metodus un plānu. Nu, lūk, rezumējot šīs 3 lietas, 3 iemeslus, kāpēc stunda var noiet greizi. Vēlreiz pateikšu, ka plāns nevienmēr ir tāds, kāda būs realitāte jūsu skolēniem. Un tāpēc mums ir jāmēģina piezemēties un nonākt uz viņu realitātes, kā lai saka, sliekšņa un tikai tad būvēt savu stundu, skatoties acīs tai situācijai, kur jūs šobrīd ar viņiem esat. Es gribētu, lai jūs padomājat par to, ka uzvedība arī ir saturs, kuru mācīt skolēniem, un ka klasvedība ir attiecības, kādas jūs veidojat ar saviem skolēniem. Šeit ir tāds pašā pēdējā slaidā trāpīgs citāts, kurus nespēju nepateikt, jo, ja tev nebūs plāns skolēniem, viņiem būs plāns tev. Un es varu sadarēt, ka mēs katrs, kurš ir strādājis skolā, ir bijis situācijā, kur dažreiz nav plāna, tad skolēniem ir plāns jums. Tālūk, paldies jums!